Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Matejs. 17. nodaļa no Mateja evaņģēlija. Un pēc 6 dienām, tad Jēzus pirms sākotnēm saka, es jums saku, daži no tiem, kas šeitan stāv nāvi nebaudīs, tiekams tie neredzējis cilvēka dēlu nākam savā valstībā. Ja tad būs viena paudze, kas piedzīvos Jēzus atnākšanu. Varbūt, ka šis vārds attiecās uz jums, uz mums. Mēs nezinām. Būs viena paudze, būs tādi, kas nebaudīs nāvi, bet redzēs Kungu Jēzu nākam spēkā un varenībā. Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jēkabu un viņa brāli Jāni un veda tos saurup uz augstu kalnu. Iebrasim visus? Nē, dažus. Kāpēc? Kāpēc dažus paņēma, citus atstāja? Un tika apskaidrots viņu priekšā, un viņa vaigs spīdēja kā saule, un viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. Kas notikās tajā brīdī? Kas notikās ar Jēzu, vai kas notikās ar viņu acīm? Un redzi, tiem parādījās Mūzes un Elija un runāja ar viņu. Kur Mūzes bija pārējā laikā? Kur viņš ir tagad? Kāpēc viņu tad nevarēja redzēt, un tad viņu varēja redzēt? Tie ir svarīgi jautājumi. Garīgas lietas nevar izprast savādāk, ja tās garš neatklāja. Un Pēteris, kad viņš to ieraudzīja, kad Pēteris, kas pirms tam ir redzējis tikai kalnu, un Jēzu ieraudzīja vēl Mūzu un Eliju, viņš pat nejautāja, kas jūs esat tādi, Viņš uzreiz zināja, kas tie tādi ir. Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja, kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es celšu šeit 3 teltis, vienu tev, vienu Mūzu un vienu Elijam. Respektīvi, viņi neparādījās kā spoki. Viņi parādījās miesā, Viņi parādījās tikpat reāli, kā viņi paši. Savādāk, kāpēc telti vajag, Vai kaut ko telti, kas patvērumu no saules, no augstuma, Tad viņi bija tieši tādi pats, kā vispārējā, Tam vēl runājot, spoža padebes tos apēnoja. Nākamais, kas tas tāds ir, Spožs mākonis apēnoja. Gaisma tāda, ka viņi palikās ēnā. Un balss no padebeša sacīja, šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts. To jums būs klausīt. Nākamais vēl, ka balss atskan no kaut kurienes, kas autoritīvā, spēcīgā tonī pasaka, šis ir mans dēls, to jums būs klausīt. Tā, lai nekad mūžā neiedomājies kaut ko citu klausīt. Kad mācekļi to dzirdēja, tie krita uz savu vaigu un ļoti izbijās. Bet Jēzus pienāca pie tiem, aizskāra tos un sacīja, celieties un nebīstieties. Bet, kad tie savas acis pacēla, varbūt tur pagāja 5 sekundes, varbūt 5 minūtes, mēs nezinām. Bet, kad viņi savas acis pacēla, neredzēja neviena, kā tikai Jēzu vienu. Un no kalna nokāpjot Jēzus tiem pavēlēja un sacīja, par šo parādību nestāstiet nevienam, tiekams cilvēka dēls nebūs no miroņiem uzcēlies. Tas ir tā Kunga evaņģēlijs. Lūksim. Kungs, Jēzus, paldies, ka šodien neviena netrūkst. Un paldies, ka tu esi mums sagatavojis fantastisku, brīnišķīgu nākotni. Un paldies, ka labākās lietas mums tikai priekšā. Un tu mums saka, lai mēs greizsirdīgi kārojam pēc svētā gara dāvanām. Mēs vēlamies tās, mēs vēlamies redzēt gara pasaulē, mēs vēlamies dzirdēt, mēs vēlamies sekot tev, Jēzu, lai kur tu ej. Tavā vārdā lūdzam. Āmen. Bet varbūt viena lieta, kas gribētu šodien padalīties, kas ir interesanti un kur tikai ar laiku tā esmu sapratis. Atceru kādu gadus atpakaļ,
Es biju alfa kursā, es biju gadus 10 atpakaļ, un tur bija gadījums, ka atnākusi kaut kāda ģimene, kuriem, tā kā ekstrasens bija ieteicis doties uz draudzi un kristīties. Un toreiz es tādā naivumā pieņēmu, pasties arī viņi mūsēji, ja, ka viņi taču cilvēku ved uz kristībām, ja, un tā. Bet laikam ejot, un pārdomājot arī konkrēti šo notikumu, es nonācu pie tā, ka tas nav nemaz tik vienkārši, un vēl vairāk, ka ir garīgi likumi un noteikumi, kurus šie ekstrasensi ļoti labi ievēro, un proti, ja viņi cilvēku šādā veidā pieviļ, tad viņi iegūst papildus bonus tajā pusē, kur viņi kalpo. Ja, un tā lieta apmēram tāds, ka šis cilvēks vēl vairāk pieķerās savam ekstrasensam, un viņš dara to. Un attiecīgi mēs zinām, ka kristība, ja viņi bez ticības, mēs nevaram teikt, ka viņai būtu jebkāda garantija. Ja? Tāpēc tā būtu piespiedu kārtā bijusi, vai tā bijusi, tas nav tik vienkārši. Ja? Ir jābūt, kas tic un top kristīts. Ja? Ja tas bez ticības, tad es teiktu, ka tas ir, neesmu drošs par to. Ja? Bet ejam varbūt nākamo lietu, kas ar to visu saistās. Ja? Ka šie cilvēki, kurus burvi, aicina, ja iesaka doties kristīties, viņi nekad nepaliek draudzē. Ja, viņi pazūd tikpat ātri, kā atnākuši, jo viņi pieķerās pie tā un sakot, burvis dabūn kaut kādu to savu bonus sistēmu tajā pasaulē, kur viņi strādā. Bet šis stāsts varbūt saistās ar kādu citu gadījumu, kur es saskāros. Reiz man aicina uz slimnīcu, kur viens cilvēks viņš mirējis. Ja. Un, kad es uzzinu apstākļus, man saka, ka ekstrasens, ja dziednieks ir teicis, ka viņam vajag sakramentu. Ja. Un tas bija kaut kas tāds, kas man nomibrēja jau kādus gadus atpakaļ, atkal YouTube klausoties, es atradu, ka mums kristiešiem vajadzētu būt uzmanīgiem ar vārdu sakramenta lietošanu. Ja. Jo mums ir savu priekšstatu un savas teorijas par to, bet ja mēs sakojam Bībeles šitām te Bībeles tekstiem, tad tas nav tik vienkārši. Ja? Mēs neatrodam Bībelē vārdu sakraments. Ja? Ja? Un līdz ar to daudz teorijas, kas zem sakraments stāv, viņas ir cilvēku radītas un pievilktas, un tā. Un tāpēc, ja, mums arī liturģiskie teksti tur, ja, es nesaucu nekad, es izvairos lietot vārdu sakraments. Ja? Mēs varam lietot tāpat kunga mīlas, ja, vakarēdienas ir daudz vārdi, kas ir Bībelē pamatoti, bet vārds sakraments, un kāpēc? Tādējā brīdī, kad es uzzināju, ka burvis ir ieteicis pasniegšanu cilvēkam sakramentu, tad man bija jautājums, ko tad sakraments nozīmē viņu pasaulē. Un izriet tā, ka viņu pasaulē, ja viņu uztverē sakraments nozīmē iniciāciju, ja? Tas līdzīgi kā Richardam Rohram grāmatas, ja, par iniciāciju pārēju no viena posma nākamajā. Ja? Un atkal būsim uzmanīgi ar pārējām no viena posma nākamajā. Tas nav tik vienkārši. Ja? Tad uz kādu posmu pāriet, ja? Uz kurien šis cilvēks iet. Ja? Es, protams, aizbraucu uz šo slimnīcu, bet burvis man nemācīs, ko man darīt tur. Ja? Nebūs nekāda sakramenta. Būs lūkšana par dziedināšanu, ja? Un būs lūkšana par dziedināšanu, būs evaņģēlija, viņš bija bezsamaņā. Bet tā kā tas cilvēks visu dzirdēja, ja? Un tas cilvēks, jā. Un atkal, šis jau kārtējā reize, ko es piedzīvoju, ka tajā brīdī, kad cilvēkam šī agonija, kura turpinās ļoti ilgstoši, lūdzot par dziedināšanu, agonija iet projām, ja? Un atkal mēs visbiežāk nezinām, kas notiek garīgajā telpā ap šo cilvēku šajā brīdī. Bet atkal to, ko es dzirdēju no mācītājas Kujas, ja, mazliet tikai viena epizode. Tad, ja, viņš arī mira no Covid. Mēs bijām pie viņa tajā vakarā. Viņš mira, viņš pārstāja ēst, viņš jau to dienu mēs neēda un visi bija pilnīgi pārliecināti, ka no rīta viņš jau būs aizmidzis. Un viņš arī pie to pārliecinās. Bet, mēs lūdzām par viņu svaidījām rēļu. Un pēc tam, kas viņu satika, viņš man pastāstīja, kas ar viņu notikās. Jā, viņš teica, ka viņam ar āķiem viņa dvēseli ir makarējuši ārā no viņa, rāvuši ārā, ja? Un tāpēc šī agonija, tas notikās ar cilvēku šajā viņa situācijā, ja?
Vai tad, kad ir lūkšana, tā kā Jēzus tur ienāk iekšā, ja? Šie āķu rāvēji tiek apklusināti, viņi iet projām. Ja? Un nevienmēr, ja kādreiz arī cilvēks jāvad tādā situācijā grēku nožēlas lūkšanā, kādreiz, ja? Bet kādreiz arī to nevajag. Vajag tikai par Jēzu pastāstīt. Un tad tu stāsti šim cilvēkam par Jēzu atkal un atkal šos bībeles stāstus, ko tu esi lasījis 100 reižu. Stāsti par Nikodēmu. Stāsti par to, kā Jēzus dziedināja, kad šķīstīja šos lepras slimniekus. Stāsti, kā viņš aklo Bartolome. Stāsti. Vārdi ir gars un dzīvība. Ja? Un arī šī situācija pārsteidzoši atrisinājās apmēram pēc stundas. Es nezinu, ka tā stunda pagāja. Jā, bet pēkšņi redz, ka viņš elpo mierīgi, rāmi. Jā. Viņš savā garā saņēma šo vēsti. Jā. Es tikai pēc tam izgāju ārā, es pamanīju, kā esmu slapš viss. Jā. Kas tā bija pa cīņu no manas puses. Bet tā kā es ar to dabūs ar tevim kā ar kolēģi. Jā. Ja tev ir tāda situācija, jā, tad zini, kā šīs lietas ir izcināt. Jā. Un atkal, tumsas pasaules pārstāji mums neieteiks, ko mums darīt. Jā. Mēs klausām to, kas vārdā teikts. Ja? Un nāve nav pārēja. Ja? No. Mēs neatrodam to šeit rakstā. Ja? Nē. Mēs sakam, mēs lūdzam par pilnīgu dziedināšanu. Ja? Un par dzīvību. Visā tās pārpilnībā. Ja? To, kas rakstos teikts, mēs darām. Nevairāk. Ja? Atkal šeit ir brīdinājums. Ja? Ik viens, kas kaut ko atņem šīs pravietam grāmatas vārdiem, ja, viņš baigi riskē, viņam atņems viņa daļu pie dzīvības, ja. Bet kas pieliek kaut ko atkal, viņš baigi riskē, ja. Tu pieliec sakramentu klāt, risks ir ļoti liels, ja. Un tāpēc, jo mēs precīzāk turamies pie instrukcijas, ja, jo pareizāk, ja. Dievs izdarīs labāk, viņš pats izdarīs, ja. Mēs tikai turamies pie instrukcijas, ja. Tas bija mana pieredze, kas mani pārsteidza. Ja? Lietas, kas varbūt kā tradīcija mēdz būt, kristīgajā ticībā nevienmēr ir tā, uzreiz ar tādu lielu jāpieņem. Ja? Mēs pagājušajā reizē pieskārāmies tādam patiesībai, kas ir Romiešu vēstulē 5. nodaļā, ka Dieva mīlestība ir izlieta mūsu sirdīs ar svēto garu, kas mums dots. Mēs varam visādi runāt par Dieva mīlestību, tā viss ir tikai teorija. Tik ilgi, kamēr Dievs pats viņu izlej ar svēto garu, kas mums ir dots. Tā kā var teoretizēt, kas ir Dieva mīlestība. Bet ja Dievs pats to nedod, tas viss ir tikai minējumi. Un tāpēc lūdz pēc Dieva mīlestības. Lūdz, ka tu to vari saņemt, piedzīvot un dot citiem. Lūdz pēc tā, ka tu esi pilns ar Dieva mīlestību. Ne citādi, kā tikai caur svēto garu, kas mums ir dots. Dievs arī izlej mūsu sirdīs mīlestību. Lai kāds tu esi bijis pagātnē, lūdz pēc Dieva mīlestības. To dod caur svēto garu, kā caur kanālu, ja tā drīkst teikt, caur personu. Ja. Viņš vienlaikus ir kanāls, ar kuru dod, bet vienlaikus viņš persona. Kādas ir tavas attiecības ar svēto garu? Apostoļu darbu grāmatas 19. nodaļa. Kamēr Apols bija Korintā, Pāvils pārstaigājis Augustienas apvidus, nonāca Efezā un sastapis dažus mācekļus. Viņš tiem sacīja, vai jūs dabūjāt svēto garu, kad jūs kļuvāt ticīgi? Ja? Citi saka, šeit būtu jābūt vēl vienam vārdam iekšā. Vai jūs saņēmāt svēto garu pēc tam, kad jūs kļuvāt ticīgi? Ja? Tad var būt ticīgs. Un var būt ticīgs ar svēto garu. Un tas ir dažādas kvalitātes. Ja? Viņi bija ticīgi. Viņi bija mācekļi. Viņi citus veda pie Jēzus. Bet viņiem nebija svētā gara. Jautājums šodien ir tāds, ko tu vari sev uzdot. Vai tu saņēmi svēto garu? Ja?
pēc tam, kad tu kļūti ticīgs, jā, tas ir normāls Bībeles piemērs. Ir izņēmumi, protams, reizēm cilvēks saņem vispirms svēto garu, pēc tam kļūst ticīgi, jā. Nē, bet tas nebūtu tā. Nē, ticība vienmēr pirmā, jā. Arī Kornelija namā, jā, viņi ticēja vārdam, un tad viņi saņem svēto garu, un tad viņi likās kristīties, jā. Bet pamanām, jā, ka svētais gars nāk uz ticības pamatā. Un viens no tādiem piemēriem, kas man nekā pagājuši pārsteidza, tādā pozitīva nozīmē, ka es esmu tādu pozitīvu greizsirdību. Viena māsa, kura pagājušajā vasarā izvēlējās kristīties kā ezerā, viņa teica, kopš tās dienas, pilnīgi viss viņas dzīvē ir izmainījies. Viņa skaidri dzird balsi, kas viņa saka, dari to. Un pēdējais bija tā, laika pa laikam, protams, ja? Un pēdējais bija, ka es vienu dienu mazgājos savā vannas istabā, un balss man saka, tagad atstāj visu un dodies uz Īriju. Tā, it kā tu dotos tur uz mūžību. Ja? Nu, nav tā, ka viņas tukšu vietu, tur viss sagatavots, ja? Viņai tur rada dzīvot un tālāk, un viņa sen bija gribējis tur doties. Ja? Un tā. Tas ir kā par šo pašu, ja? Kā ir tad, ja cilvēku vada svētais gars, ja? Nav tā, ka visiem jābūt zīrīgi, bet tas ir tas, kas teikts Jāņa evaņģēlijā, sarunā ar Nikodēmu. Cilvēkam ir jāpiedzimst otrais, no gara. Tas, kurš piedzimst no gara, tad nezinu, no kurienes viņš iet, nezinu, uz kurien viņš iet, nezinu, kas būs rīt ar viņu, kas būs parīt, kas būs aizparīt, kur viņš brauks aizparīt un tā tālāk, jā. Tā ir viena, kurš piedzimst no gara, jā. Kādam jābūt šeit, kādam tur, bet galvenais būt gara vadītam, dzirdēt viņu. Un atkal ej tālāk, nepaliec tur, kur tu esi. Garīgajā pasaulē ir ļoti svarīgi redzēt. Garīgajā pasaulē ir svarīgi, kā tu vari cīnīties pat ienaidnieku, kuru tu neredzi, jā. Ļoti bieži tur, un mēs tu sasīnam tādu un tādu garu. A tu viņu redzi, jā? Viņš ir jāredz, jā? Ja tu redzi trīsgalvainu čūsku, tad tu sasien viņu, jā? Ja tu neredzi, ko tu tur cīnīsies, jā? Un šis atkal tāds mazs piemērs ir no Apostoļu darbu grāmatas 5. nodaļā. Jā. Caur apostoļiem notikās daudz zīmju un brīnumu ļaužu starpā. Un visi vienprātīgi bija kopā Salamana ailē. Ja tad viņi bija vienprātīgi, ja tad daudzai nedrīkst būt šķelšanās. Šķelšanās no ienaidnieka. Ja? Novirzieni drīkst būt. Šķelšanās nedrīkst būt. Ja? Viņi visi bija vienprātīgi. Kaut arī viens bija muitnieks, viens bija zvejnieks, tur dažāds viņiem, ja? Dažādas pagātnes, bet viņi visi bija vienprātīgi. No pārējiem neviens neiedrošinājās ar viņiem biedroties, bet ļaudis tos augsti cienīja. Un vēl vairāk pievienojās tādu, kas ticēja tam kungam, pulks, vīru un sievu. Ja, tad viņu vienotība, viņu kalpošana, viņiem nebija evaņģelizācijas kampaņas. Viņi darīja to, ko Jēzus viņam lika, un Jēzus pats viņiem pievienoja ļaudis. Ja. Tā, ka arī neveselos iznesa uz ielām un lika gultās un nestuvēs, lai Pēterim garām ejot, kaut viņa ēna kādu no tiem apēnotu. Ej tālāk. Meklē to dienu, kad tu ieraudzīsi tādu lietu, kad ēna krīt uz neveselo, viņš paliek vesels. Tas ir Bībelē, tas ir iespējams. Tā ir Pētera ticība. Tas bija tas Pēters, kurš teica, es Jēzu nepazīstu. Bet tad, kad svētais gars kā uguns mēli runāts par viņu, viņš iet pa ielām un ēna krita virsū un tie kļuva veseli. Arī no apkārtējām pilsētām pulks ļaužu nāca uz Jeruzalemi, nesdami neveselus un nešķīstu garu apsēstus. Arī tādi, kuriem ir 1000 demoni iekšā, ka visi tika dziedināti. Ja? Viņi visi tika dziedināti. Ja? Tur nebija tā, ka, kungs, ja tu vēlies, viņu var dziedināt. Viņi nestāvē, viņi zināja, ka viņi taps dziedināti. Un Pēters Jēzus vārdā viņus, pārējie apostoļi, dziedināja. Bet augstais priesteris un saduķeju sektas piederīgie, proti reliģiozie, kas ap viņu bija,
dusmās iekliegušies, apcietināja apustuļus un iemeta tos pilsētas cietumā. 19. pants. Bet tā kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis un tos izvedis sacīja. Tā kunga eņģelis naktī ne tikai atvēra durvis, bet ar viņiem sarunājās. Tiecies, sarunāties ar eņģeļiem, ja? Tiecies, tas ir normāli. Tas ir normāli tiem, kas piedzimuši no svētā gara sarunāties ar eņģeļiem. Normāli, ja? Un sacīja, ejiet un nostājieties templī un runājiet ļaudīm visus šos dzīvības vārdus. Ar eņģeļiem sarunāties ir normāli tiem, kas piedzimuši no augšienes, ja? Atkal, protams, pastāv bīstamība. Dažkārt ienaidnieks zinādams var izlikties par eņģeli un nāk pat eņģeļu izskatā. Ja? Bet atkal, ja tava sirds ir šķīst un tu esi trenējies garīgās lietās, tu momentā izšķirsi, kas ir kas. Ja? Atkal, tik bieži mēs jālūdz par slimo, ja? Bet kur ir vaina? Un tik ieli, kamēr mēs neredzam garīgi, tikmēr, ko mēs tur, ja? Un kā, starp citu, tas pats Branhams, ja? Viņš vienmēr lūdza, tik ieli, kamēr vēzis bija projām. Kāpēc? Jo viņš teica, es redzu šo tumšumu, un es lūdzu tik ieli, kamēr šis tumšums pazūd, ja? Viņš teica, es redzu šo ēnu tajā vietā. Tad, kad ēna aiziet projām, pat tad, ja tur paliek viss iekaisis, viss ēna ir aizgājusi. Pārējo organisms pats tiks galā. Viņš ir uzbūvēts tā, ka viņš tiek galā. Bet šī tumsa ir ārā. Ja? Atkal, Dievs dod man acis redzēt šo tumsu. Ja? Un pavēlēt šai tumsai iet projām Jēzus vārdā. Atkal, tas ir par garīgu redzēšanu. Kur bija Mūzes un Elija visu laiku? Ja? Tad, tas, kas Efeziešu vēstulē teica, lūdziet, lai jūsu gara acis ir atvērtas, lai jūsu gara ausis dzirdīgas, lai jūsu sirds saprot garīgas lietas. Jā, un varbūt pēdējais šodien ir par apostoļu darbu grāmatas 8. 9. par Ananiju. Jā, lūk. Sauls vēl draudus un nāvi šņākdams pie tā kunga mācekļiem gāja pie augstā priestera un tālāk, jā, un tā. Un tad viņš dedās uz Damasku, Damaskā viņam atklājās kungs Jēzus, apspīd spoža gaisma, jā, pārējie domā, ka tur pērkonis rūts, bet viņš dzird, ka viņam saka, Saul, kāpēc tu mani vajā? Ja? Pārējie to nedzird. Viņš dzird. Ja? Jēzus nolēma viņa ausis izmantot, gara ausis. Ja? Un Jeruzalemē nonācis, viņš raudzīja, piebiedroties mācekļiem. Tā, ne. Tā, lūk, jā. Damaskā bija kāds māceklis vārdā Ananija, un tas kungs parādībā viņu uzrunāja. Ja? Kas uzrunāja? Kungs. Kungs Jēzus aizgāja pie Ananijas. Ja? Kungs Jēzus atnāca pie Ananijas. Ja? Viņš nav apustulis. Viņš ir viens no ticīgajiem. Viņš bija brīnišķīgu ticīgu sirdi. Un Jēzus nāk pie šī Ananijas un saka, celies tagad un ej uz tā saukto taisno ielu un uzmeklē Jūdas namā Tarsieti vārdā Sauls. Viņš lūdz Dievu. Un parādībā ir redzējis vīru vārdā Ananija, ieejam, tam rokas uzliekam un tas atkal kļūtu redzīgs. Ja? Tad Jēzus jau viņam ir parādījis parādību, bet vēl bija darbs. Un viņš saka, Ananijam tagad aizēja. Ja? Un ko Ananija dara? Ananija saka, no. Kungs, es no daudziem esmu dzirdējis, ka par šo vīru, cik viņš daudz ļaunu ir darījis taviem svētiem Jeruzalemē, ja? Kungs, Jēzus, no. Man bail. Man nepatīk šī doma. Šī nav laba doma. Ja? Es gribētu, ka mani draudze tā ar Jēzus sarunājās, ja? Es gribu, lai tu tā ar Jēzus sarunājies. Ka Jēzus tev saka, dari to un to, tu saka, kungs, Jēzu, man liekas, tā nav laba doma. Bet tas kungs viņam sacīja, ej, jo viņš man ir izredzēts ierocis nest manu vārdu tautu ķēniņu Izraēla bērnu priekšā. Es viņam rādīšu, cik daudz viņam mana dēļ vēl vārdu dēļ jācieš. Jā.
šis dialogs. Ananī tāds pats brālis kā tu, ja? Viņš tāds pats kā tu esi. Ja? Bet Jēzus ar viņu sarunājās. Un daudz gadus vēlāk Pāvils raksta, kad es biju Romā, stāvēju tiesas priekšā, pilnīgi visi no manis aizbēga, visi mani atstāja. Bet kungs Jēzus bija ar mani. Tas pats, ja? Tā ir tava daļa, brāli. Tā ir tava daļa, māsa. Un kad tu šodien dzirdi, kad māsa saka, mēs tur vakar bijām, viņš tur dzena 1000 demonus ārā. Tā ir viņas pieredze. Vienu dienu viņa dzīs 1000 demonus ārā, ja? Tā ir viņas pieredze. Būvē savu pieredzi kopā ar Jēzu. Lūdz pēc gara dāvanām. Lūdz pēc tā, ka tu redzi, ka tu dzirdi. Reizēm tā, ka man žēl arī, no vienas puses tā diži žēl, ja? Cilvēks, kas pat dega šeit blakām kā ar tādu uguni un tā tālāk. Un vienu dienu, varbūt es viņu kādu laiku vairs neredzēšu, varbūt pat neredzēšu Jēzus atnākšanai, jo viņš būs tagad kaut kur otrā pasaules galā, ja? No vienas puses, ja, gribās paturēt, bet tā nedrīkst, ja? Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Ik viens, kas tic, taps izglābts. Esiet svētīti Jēzus vārdā. Amen.